Ekonomika, uzņēmējdarbība un finanses aizraujuši par naudas pasauli. Raidījumā un raidierakstā Mediāna. Katru pirmdienu 21:30 TV4 un internetā. Nauda ietekmē mūs visus, tāpēc nav iemesla neskatīties un neklausīties. Aktuāls ziņas, intervijas, diskusijas kopā ar mani, Kristapu Petersonu. Šodienas vienojošais temats mums ir finanšu pratība. Jā, Kristaps atkal runās par izglītību un to, kā tas ir, ka tas ir visa pamats labajam, kas ar mums pasaulē var notikt. Vērtēsim politiķus, dodot tiem atzīmes par padarīto pēdējā mēneša laikā. Mēs vērtēsim prognožu spēles teju gala rezultātus, un mēs izspēlēsim arī raidījuma beigās kādu vērtīgu balvu. Viesosimies atmiņās par Latvijas bankas konferences tematiem, tos vēlreiz pārcelājot ar SEB bankas prezidenti Ievu Teteri. Savukārt mans vārds ir Kristaps Petersons, jūs skatāties 5. sezonas 12. raidījumu par ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību. Tā nosaukums ir Mediāna. Es novēlu jums patīkamu skatīšanos un klausīšanos. Un tagad neliels mans komentārs par nulikā prezentēto Latvijas vīziju, kas ir tapusi Latvijas Universitātes vadošo pētnieku paspārnē un tiek iezīmēta šobrīd Rīgas galvenākajos namos un kabinetos. Tās nosaukums ir Valsts attīstības vīzija 2050. Un tātad, kādi ir galvenie secinājumi? Cilvēks, protams, šajā vīzijā ir ielikts centrā, kā tad bez tā. Uzsvars ir uz izglītību, veselību un labklājību. Tās visas trīs ir ļoti resursu ietilpīgas jomas, kā varat saprast. Tam ir vajadzīgs atbilstošs finansējums pretī. Un, ja mēs runājam par vīziju pēc 25 gadiem, kas ir pietiekami tuvu, tad šis finansējums, lai realizētu to, kas ir šajā vīzijā pēc 25 gadiem, ir jāveido jau šodien un līdz kādam 2030. gadam. Vēl, kas šādam stāstam vēl ir nepieciešams? Ļoti izlēmīgi un noteikti lēmumi, kas pie mūsu apstākļiem, būsim godīgi, varbūt pat ir tāds vēl lielāks šķērslis nekā tas finansējums. Un, paskatīsimies, kas tad tur ir rakstīts. Valsts vīzija ieskicē to, ka Latvija būs globāli konkurētspējīga, uz zināšanām balstīta valsts ar tās ekonomiku. Un šeit stāsts mums ir par divām lietām, par produktivitātes celšanu un par inovāciju ekosistēmu, kas rada pasaules līmeņa produktus, biomedicīnā, fotonikā, digitalizācijā, ilgtspējīgā mežsaimniecībā, bla, bla, bla. Lūk, uzņēmējs Jānis Ošlejs nereiz vien mums ir uzsvērs, un tas ir ļoti pareizi, ka, lai sasniegtu šādus mērķus, mums ir vajadzīgi ieguldījumi praktiskajos pētījumos. Un tas ir jādara nevis tā kā valstī, bet gan katram sevis cienošam uzņēmējiem. Un, protams, valstī no savas puses atkal ir jānāk pretī un jādod finansējums zinātnei. Vai vismaz jāatbalsta visos veidos zinātni. Un tad, protams, var būt dažādas kombinācijas ar nodokļu atlaidēm, kā tur varētu laboratorijas varbūt izveidot universitātēs, kur jaunieši praktiski pēta, ko nozīmē šī sadarbība ar zinātniekiem un tā tālāk. Lūk, nemānīsim sevi. Latvijā tāds R&D finansējums un arī finansējums zinātnē, viņš nekad nav pārsniedzis 0,8% no IKP. Lietuvā tie ir 1,2%, Igaunijā 2%, vidēji Eiropas Savienībā 2,2%. Somijā 3%, Zviedrijā 3,4% no IKP. Ja mēs gribētu sasniegt nevis Zviedrijas līmeni, bet to vidējo Eiropas Savienības līmeni, tad no IKP katru gadu pētījumiem un zinātnē mums būtu jāpiešķir šis 2%, tātad no IKP katru gadu līdz šim 2050. gadam. Es neredzu, ka tas varētu notikt. Nākamais apraksts vīzijā ir par klimata neutralitāti un drošu vidi, kas Latviju saredz kā zaļās enerģijas līderi Baltijā, esot jāpanāk transporta elektrifikācija, aprits ekonomikas standartu ieviešana, kibertelpas aizsardzība, piegājušu ķēdi nužu noturība pret globāliem satricinājumiem, bla, bla, bla. Labi, panalizēsim šo punktu. Katrs uzstādītais vēja rotors Latvijā šobrīd tiek pavadīts ar negācijām sabiedriskajās apspriedēs un ar investoru nomelnošanas kampaņām, un ko tik vēl nē. Saeimā savukārt runā par zaļā kursa mērķu iesaldēšanu, jo tas valstī draud izmaksāt ar ap 10 miljardiem eiro. Atkal, jautājums ir tāds,
vai visu mēs darām pēc papīra, vai tomēr pēc būtības. Ja mēs darām pēc papīra, kas visticamāk arī notiks, tad sanāktu, ka līdz 30. gadam mums vajadzētu šim mērķim atkal novirzīt 2 vai pat visus 2,5% no IKP katru gadu. Tātad, ja paņemam aizsardzību, zinātni, praktiskos pētījumus un zaļo kursu, te jau mums budžeta izdevuma sadaļā jau 10. daļa iezīmējas kā uz dēlnes. Vai tas būtu populārs lēmums, politisks lēmums? Kaut ko tādu izdarīt, pasakiet jūs to man. Laižam pie nākamās vīzijas komponentes, kas ir saliedētība un veselīga sabiedrība, ar to saprotot reģionālo atšķirību un demografisko risku mazināšanu. Kvalitatīvas publiskos pakalpojumus, pārvaldes digitalizēšanu un tā tālāk. Un kā to sasniegt? Vēl viens nepopulārs lēmums, protams. Tas nozīmē pilnībā pārveidot Latvijas administratīvu teritoriālo iedalījumu, kam pakārtot faktiski gan skolu, slimnīcu tīklu, publiskās pārvaldes aparātu un faktiski visu pārējo. Valsts ar 43 administratīvajiem iedalījumiem šobrīd ir pilnīgs absurds mūsdienu apstākļos. Tāda ir realitāte. Un realitāte vēl ir tāda, ka katrs tas pagasts turās pie sava robežstaba, un to traci, ko latvieši saceļ pie katras administratīvu teritoriālās reformas plānošanas, to nevienam sevis cienošam politiķim nevajag. Arī ierēdnim nevajag. Līdz ar to šis lēmums turpinās karāties gaisā, un nekāda reģionāla izlīdzināšanās Latvijā tuvākajās 10 gadēs nenotiks. Sabiedrības saliedētība atbild atkal ir izglītībā un tās sistēmā. Ir pierādīts, ka skolas un augstskolas var būtiski mainīt cilvēku uzskatus un rīcību, kaut vai runājot par tik elementāru lietu kā patriotismu, ko es sajūtu pret savu valsti. Lūk, vai mēs varam nākamos 25 gadus būtiski celt lielākās iedzīvotāju daļas patriotismu pret Latviju? Un tas ir ļoti labs jautājums, manuprāt. Un vēl runājot par valsts attīstības vīziju 2050. gadam, man ir jāsaka, ka liela uzmanība dokumentā ir veltīta imigrācijai un demogrāfijai. Pētnieki ir nonākuši pie ļoti dīvaina secinājuma, ka mums nevajag mākslīgi palielināt iedzīvotāju skaitu šajā valstī, un pamatā pieaugumu jābalsta uz moderno talantu piesaisti caur imigrāciju, tāpat arī diasporas atgriešanu dzimtenē un demogrāfijas pieaugumu. Un tas ir kaut kāds atkal perfektais, utopiskais scenārijs, ja, jo atkal es to tekstu lasu, ja es to lasu pareizi, tad ko tas nozīmē politiski, tas nozīmē vienošanos par prioritārām tautsēmniecības attīstības virzieniem, kuros tad šos modernos talantus mēs tagad piesaistīsim, jo neba jau mēs tā vienkārši laidīsim visus gudrus cilvēkus pēkšņi Latvijā. Tad atkal tas būs pa daudz un slikti. Par demogrāfijas pieaugumu runājot, es neizteikšos, jo to būs grūti panākt pat ar sociālās un fiziskās drošības garantēšanu, dāsniem pabalstiem un arī bērndārziem. Es domāju, ka tas vienkārši tā pats par sevi nerisināsies. Šokējošs 24. gada pētījums ASV rāda, ka rietumu civilizācijā bērnus rada ar vienu mazāk, jo aptuveni 15% aptaujāto pieaugušo paši labprāt atstātu šo pasauli, un tāpēc arī nevēlētos neko tādu nodarīt saviem bērniem, proti būšanu šajā pasaulē. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Latvijā, lai mēs puslīdz atmaksātos paši sev, mums būtu jādzīvo vismaz 2, vēlams 3 reizes vairāk cilvēkiem šajā teritorijā. 2050. gadā līdz tam laikam tas diez vai būs iespējams. Varbūt līdz 2100. gadam. Taču es pieņemtu, ka pasaule būs arī ļoti mainījusies, ka viss tas, ko mēs būsim saplānojuši, būs faktiski izmetams miskastē. Te arī būs vietā politiķiem ielikt pa atzīmēji par pēdējā laika mēnesī sastrādāto. Mums jau pie katra no šajā sezonā izvēlētajiem politiķiem jau ir atzīme par iepriekšējo periodu, un tas, ko es daru, es vai nu to paaugstinu vai pazeminu, balstoties uz tiem vārdiem un darbiem, ko šis konkrētais politiķis tautas kalps ir šlaikā sastrādājis. Sākam mēs, kā ierasts, ar Andrišu Vājevu no progresīvajiem. Par koalīcijas krēslu laušanu viņam atzīme tika samazināta līdz nesekmīgajam divnieciņam. Es tā paskatījos uz viņu pēdējā mēneša sadarīto un sapratu, ka viņš būtu iespējams ļoti izcils politisko procesu komentētājs un vērotājs no malas. Viņš varētu iet visādos televīzijas programmās un tur izcelties. Jo tieši tas ir tas, kādu lomu Andrišs Vājevs šobrīd ir ieņēmis.
Viņš par visu politikā runā tā, it kā viņš skatītos to no malas, ja, televizorā, un ir gatavs par to izstāstīt savu viedokli. Pirms aptuveni mēneša viņš paziņoja, ka valdībā ir izveidojusies otra koalīcija, kas ir ZZS, apvienotās saraksts, Nacionālās apvienības un LPV partijas, un aicināja premjeru Siliņu izlemt, vai nav pienācis laiks atteikties no ZZS pakalpojumiem šajā koalīcijā. Premjeru, protams, uz šo vāju provokācijām neielaidās, un koalīcija, protams, tika saglabāta. Būtu kaut vienu labu darbu viņš izdarījis un saņēmies, tad varbūt to trīnieku mēs būtu Andrim piešķīruši, bet, laikam šogad Andris paliks nesekmīgs un tā arī noslēgs ar to divniecību. Ejam pie nākamā politiķa, Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņa atzīme stabili ir turējusies tādā labi un gandrīz labi līmenī. Un jāsaka, ka tas stabilais septiņnieks Kulbergam tika piešķirts par vairākiem sasniegumiem, un Kulbergs gan ir kļuvis arī par kārtējās parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāju, kas šoreiz pētīs siltuma apgādes sadārdzinājumu iemesls Rīgā, un tas tā kā jau pats par sevi fakts norāda, ka daudzi viņam uzticās. Šādas komisijas izveida arī ir bijusi viņa iniciatīva un aktīvas rīcības rezultāts, kas ir vēl labāk. Savukārt netik glaimojošus vārdus mēs varam viņa virzienā veltīt pēc viņa izteikumiem par mūsu atmodas vienu no simboliem Dainu Īvānu. Proti portālā X politiķis ir norādījis, ka Īvāna rīcība uzrunājot tautu Stambulas konvencijas aizstāvēšanā būtu pelnījusi spļāvienu sejā. Apstiprinot arī, protams, to, ka viņš pats to būtu gatavs izdarīt. Viņš to tā arī tur uzrakstīja. Un pēc skandāla sakoja vārga atvainošanos, bet kas ir izdarīts, tas ir izdarīts. Tāpat Kulbergs aktīvi no Saeimas tribīnes komentēja budžetu, neskatoties uz to, vai viņa teiktiem var pieslieties vai nē. Karavāna ir devusies tālāk, un nākamā gada budžets visticamāk arī tiks pieņemts, neņemot vērā Kulbergu un viņa partijas iebildumus. Viena šī darba spilīta labus darbus tomēr spēja sabojāt. Līdz ar to 1 balles samazinājums no 7 uz 6 Andrim Kulbergam šomēnes. Nākamais ir Viktors Valainis no ZZS. Viņš ir mūsu ekonomikas ministrs, pēdējā laikā ir bijis aktīvs. Un aktivitātes ziņā tur nekas nav īpaši mainījies. Es esmu redzējis viņu tagad uz skatuves Latvijas Banka konferencē, kur jāsaka, viņš demonstrēja izpratni par kreditēšanas pieaugumu nepieciešamību, lai gan viņš pats arī ar saviem lēmumiem ir bijis savulaik tās slāpētājs, tā kā plus un mīnus. Tāpat viņš aktīvi ir iesaistījies polemikā par konkurences padomes uzlikto sodu tirdzniecības tīklam Maxima, ja atceraties, 1,9 miljoni, un man kaut kā arvien vairāk šķiet, ka viņam tur ir lielāks nopelns nekā mums no malas varētu šķīst. Un tas man liek uzdot jautājumus, vai viņš patiešām ir tik ļoti ieinteresēts sakārtot to mūsu ekonomiku, bet tomēr viņš grib iesaistīties visādās varas spēlēs, kur ar smaidu aicina investors pa durvīm, bet aiz muguras viņš tur rungu, un ar to ir gatavs iepērt ikvienu, ja tas nespēlēs pēc viņa spēles nosacījumiem. Neskatoties uz visu, un sauciet mani par mīkstcirdību, bet es vēl tomēr saglabāšu Valainim 4 balles šogad. Redzēsim, kas pa pēdējām 30 dienām tiks sadarīts. Un atzīmju likšanas sesiju mēs noslēgsim ar finanšu ministru Ārvilu Ašerādenu, kurš pagājušajā mēnesī no manis saņēma atzīmes samazinājumu par 1 balli uz leju nesekmīgo trīnieciņu. Finanšu ministrs aktīvi ir iesaistījies diskusijā par sabiedrības integrācijas fonda, arī izglītības sistēmas uzlabojumiem. Viņš ir ticies ar Baltijas kolēģiem kapitāla tirgus konferencē, un joprojām viņš uzskata, ka viņa ministrijas piedāvātais valsts budžets nākamajam gadam esot, citēju, ļoti, ļoti labs. Citāta beigas. Līdz ar to nekādas būtiskas izmaiņas viņa darbībā. Mēs saglabājam 3 balles vēl uz 1 mēnesi un sekojam aktīvi līdzi viņa darbībai decembrī. Negluži tā, ka naktīs es gulēt nevarēju, bet kaut kādu nospiedumu tomēr manā apziņā tā Latvijas Bankas konference par kreditēšanas tempu un tās palielināšanu atstāja. Pagājušajā nedēļā es pacēlu jautājumu par to, ka izsniegto kredītu nodrošinājumu vērtība pret pašu kredītu summu Latvijā ir vidēji 160%, savukārt Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 28%. Man tas izklausījās kaut kas neticams, kaut kas dīvains, un es tur vēl paskatījos tos statistikas datus. Kaut kas tur atšķirās mazliet no tiem statistikas datiem, bet
kaut kas arī diezgan tuvu tam. Un es tomēr nevarēju nomierināties, es izlēmu pārliecināties, vai es esmu tas, kurš taisa vētru ūdensglāzē, vai tomēr tā ir pavisam īsti nopietna problēma, tāds kā tromps, ar ko saskaras Latvijas tautsēmniecība. Tāpēc es devos pie SEB bankas vadītājas Ievas Teteres, un es viņai uzdevu jautājumu par šo visu. Un lūk, ko viņa man atbildēja. Ļoti grūti komentēt tos skaitļus un to skaitļu precizitāti, jo nav bijusi šī diskusija, bet mana pirmā reakcija bija, ka iespējams varētu būt atšķirības starp Latviju un Eiropu. Un kādēļ? Tādēļ, ka Eiropā ir daudz vairāk lielo uzņēmumu, kuri saņem starptautiskos kredītreitingus un kuri bieži vien finansējas apgrozāmiem līdzekļiem vai arī pat citiem projektiem vispār bez ķīles nodrošinājumu. Ja mēs paskatītos, cik Latvijā vai pat arī visā Baltijā, cik ir tādu uzņēmumu, kuriem jau ir šie starptautiskie kredītreitingi un kuri tiešām izejot un piesaistot jaunu finansējumu, pat nepiedāvā nodrošinājumu tādēļ, ka viņu finanses jau ir stabilas, viņiem ir gandrīz vai valsts līmeņa kredītreitings. Ļoti iespējams, ka tā proporcija noteikti nosvārstītos un Latvijai augot un tuvinoties arī, teiksim, tādiem, Rietuma Eiropas standartiem noteikti arī mazināsies prasības pēc aizdevumiem. Vēl varētu arī būt tas, ka joprojām mēs kā bankas esam ļoti piesardzīgi un varbūt tiešām paprasam vairāk nekā varbūt vajadzētu. Es piekrītu, ka tāds arī varētu būt iemesls, bet man ļoti grūti ir precīzi pateikt, kas tieši tur ir aizmugurē. Protams, ka konferencē izskanēja jau pašas Latvijas bankas pētījumā reiz secinātais, ka Latvijas tautsēmniecībā nav daudz tādu uzņēmumu, kuri vispār atbilst kredīta izsniegšanas nosacījumiem. Un tad tām bankām, kuras mūsu tirgu ir tik, cik viņas ir jācīnās par to mazumiņu savā starpā. Sanāk tā diezgan asa konkurence starp finanšu sektoru dalībniekiem un tiem, kas šo cīņu arī izmanto, protams. Droši vien viņiem atlec ļoti labi nosacījumi aizdevumu līgumu veidā. Taču, ko tas dod vai nedod pašam finanšu sektoram? Es jau saku vienmēr, ka konkurence ir tikai uz labu abām pusēm. Aizņēmējiem, tāpēc, ka viņi iespējams dabūna labākus nosacījumus, aizdevējiem, tāpēc, ka viņi ir spiesti domāt vēl radošāk un skatīties, kā vēl labāk iedot šo finansējumu. Tā kā konkurence nav slikta. Tas vienmēr ir labi, vienmēr abām pusēm ļoti labi. Tas, kas varbūt skatoties tos Latvijas bankas konferences prezentācijas un diskusijas, Eiropa pati par sevi, un tā skaitā arī Baltijas valsts, Latvija, uzņēmēji ir ļoti atkarīgi, neatkarīgi, bet varbūt finansēti vairāk no bankām, nekā, ja mēs paskatītos, kā tas ir Amerikas Savienotās valstīs. Un, protams, tad ir vajadzība diversificēt, dažādot to finansējumu veidu. No otras puses, banku aizdevums gandrīz vienmēr ir lētākais aizdevums, kur uzņēmējs var dabūt. Ja viņš var dabūt banku aizdevumu, tad tas ir tā vērts aizņemties un ieguldīt. Ja? Jo vienmēr gan obligācijas, gan tur biržas akcionārs ir prasīgāks. Viņš vienmēr gribēs nopelnīt vairāk nekā, teiksim, banka, kas, viņi paņem varbūt vairāk nodrošinājumu, bet tas aizdevums ir lētāks. Tā kā tur jābūt ir tādai sabalansētībai. Protams, ka vajag arī citus finansējumus, tāpēc, ka tad ir dažādība un nav tā atkarība no bankām, īpaši kaut kādos krīzes brīžos, kad sašūpojas, tad vajag dažādību. Viens no ierobežojumiem vai drīzāk tādiem birokrātijas veicinātājiem banku pusē ir ļoti lielais uzraudzības sloks. Protams, ka visur tiek domāts par patērētāju un viņu labsajūtu, taču tam var būt arī sava cena, kas tiek iecenota kredīta veidā atpakaļ gala patērētājiem. Un AML prasības bankām Eiropā patiešām ir kļuvušas ļoti smagnējas, un, kas interesanti, to sāk atzīt arī paši regulātori. Mēs jau esam tomēr daļa no Eiropas Savienības, gan monetārās savienības, gan ekonomiskās savienības. Līdz ar to
katrs mēs indivīds droši vien varam ietekmēt to, ko mēs pielemjam, to, ko mēs daram. Mēs varam runāt ar Latvijas valdību, mēs varam ar politikas veidotājiem šeit runāt. Mums varbūt pietrūkst tā spēja aizklauvēties un runāt un panākt, ka mēs esam sadzirdēti Eiropā. Bet no Eiropas puses ir runa par omnibusu, ir runa par uzraudzības vienkāršošanu. Tas noteikti nebūs ātrs process, bet vismaz tās sarunas ir aizsākušās. Arī Eiropas finanšu institūcija tagad par to runā, EBA, ka vajadzētu mazināt. Ir izdoti vairāki jau tādi priekšraksti, ko vajadzētu mazināt. Gaidam, bet, ja mēs paskatāmies, ko mēs varam darīt un ko es ļoti aicinātu domāt un darīt un par to skaļi runāt, neieviest papildus lokālas regulācijas, kas vēl papildina tās Eiropas regulācijas. Piemēram, izdomāt, ka mums vajag Latvijā stingrāk regulēt, piemēram, pārkreditēšanās procesu, noteikt kaut kādus cenu griestus kaut kur. Jebkam tas nepalīdz, jo uzņēmējs jau ir atklātā tirgu, viņš ir Eiropas tirgu, un tam kapitālam nav robežas. Ja tas kapitāls labāk var nopelnīt Polijā, tad viņš arī strādās Polijā un pelnīs Polijā. Mums jau vajag, lai viņš pelna Latvijā. Tāpēc jebkura vietējā regulācija pa virsu jau esošajai Eiropai bremzē to, lai šeit būtu kapitāls un lai viņš strādātu un nestu mums labumu. Neskatoties uz visu, līknes rāda, ka kreditēšana šogad pieaug un arī nākamā gada tendences uzrāda augšupēju. Piesardzīgi, bet tomēr augšupēji. Es teiktu, ka jā, ka noskaņojums patreiz ir tāds, varētu teikt, optimistiskāks, bet es drīzāk teiktu mazāk pesimistisks. Tādēļ, kad mēs kādu brīdi esam dzīvojuši ar to, ka ir kara situācija, mēs kādu brīdi esam dzīvojuši ar to, ka bija ļoti augsts procentu likmes. Procentu likmes ir mazinājušās, ir nostabilizējušās kaut kur ap 2%. Kara situāciju mēs esam pieņēmuši un sapratuši, ka neatkarīgi no tā mums ir jāattīstās un jādomā, kā mēs varam kļūt spēcīgāk. Līdz ar to tas noskaņojums ir pozitīvāks, un mēs redzam, ka tas atliktās investīcijas tagad noteikti ir nepieciešams, un viņas sāk realizēties. Uzņēmēji arvien vairāk nāk un saka, hei, man ir viens projekts, otrs projekts, ir tiešām ļoti aktīva tā situācija. Tas, kur es varbūt esmu bažīga, es redzu, ka joprojām mūsu uzņēmējiem tās investīcijas ir par to, kā padarīt manu biznesu efektīvāku, kā aizsargāt manu biznesu pret konkurentu, teiksim, tur spiedienu un cenu kaut kādiem izaicinājumiem, bet mēs vēl neesam tajā izrāvienā vai lēcienā, ka mēs jau uzņemtos kaut kādus mazliet spekulatīvākus, varbūt ne riskantāks, bet ieiet citā industrijā, paskatīties kādu citu uzņēmēju darbības veidu, vēl kaut ko. Ja mēs esam savā industrijā, tad mēs viņu esam labi apzinājuši, izpratuši, un mēs mēģinām viņu tā vertikāli integrēt un attīstīt tikai tajā savā industrijas vertikālē. Savukārt mūsu kaimiņi Lietuvā bieži vien, ja viņš ir labi attīstījies savā industrijā, viņš redz, ka viņam tur ir griesti, viņš atlikušo līdzekļus vai nopelnītos līdzekļus liek iekšā citā industrijā un savu uzņēmēju darbību diversificē un paplašina starp industrijām. Un tas ir tas, ko es gaidu, ka mūsu uzņēmēji, tie, kuriem ir tā spēja un kuriem ir likviditāte un ir uzkrāt līdzekļi, ka viņi saņemsies. Un tas ir riskantāk, es piekrītu, tāpēc, ka tu tik labi nezini to tirgu, bet tas noteikti palīdzētu mums. Pirmajam būt noteikti ir vienmēr riskanti. Piemēram, Latvijas banka kā uzraugs var piešķirt vietējiem vai starptautiskiem finanšu tehnoloģiju vai fintech spēlētājiem tā saucamo MiCA vai MiCAS licenci. Lai gan šāda iespēja Latvijai jau kādu laiku ir, ar tās reklamēšanu industrijā varbūt nav veicies tik spoži. Finanšu tehnoloģiju uzņēmums no Latvijas bankas konferences skatuves, lai cik interesanti tas arī nebūtu, pieminēja arī banku lobists, Finanšu asociācijas vadītājs Uldis Cērps. Un uz šīs nots es vēlos nedaudz vairāk par privātu personu mikrokredītu finansēšanu un fintech jomu vairāk iztaujāt arī kompānijas Vandu izveidotāju, valdes priekšsēdētāju Ivetu Brūveli, lai noskaidrotu, cik viņas pārstāvētajai industrijai ir viegli vai grūti šie laiki. Atklāšu to, ka
Es tiešām Vandu iepazinu, es biju dzirdējis, bet es tā patiešām iepazinu uz skatuvas investoru konferencē ar ļoti labu, man liekas, pārliecinošu prezentāciju par uzņēmumu darbību un nākotnes plāniem. Un man kaut kā likās būtu ļoti vērtīgi uzaicināt Ivetu šodien parunāt. Sveicināt! Sveiks! Paldies liels par uzaicinājumu. Jā, un investoru klubā. Pirmā laikam prezentācija par šo laiku, kopš mēs tur piedalāmies, tā kā trāpīja, kā vajag. Jā, pareizajā pasākumā trāpīja. Pareizajā, tieši tā. Jā. Es droši vien, ka tādā īsā pārskatā gribētu, lai tu izstāsti skatītājiem, klausītājiem arī to, kas tika teikts uz tās skatuves, bet tiešām tādā ļoti vispārīgā formātā. Burtiski 3 minūtēs tādu piču par Vandu. Īso stāstu par mums, jā. Labi, tad Vandu Finance mēs esam fintech uzņēmums. Pamatdarbība ir patēriņa kreditēšana šobrīd. Eiropā darbojamies Polija, Spānija, Rumānija. Uzņēmums dibināts 2016. gadā, un Polija un Spānija ir vieni no pirmajiem tirgiem, kurus mēs arī ap to laiku atvērām. Tā kā diezgan ilgi tajos darbojamies. Rumānija nākusi klāt savukārt 23. gadā. Un tas jaunākais jaunpienācējs mūsu grupā ir Peru. Peru atvērām šī gada februārī. Tad šobrīd tās ir 4 valstis, kurās darbojamies. Produkti ir ļoti dažādi, sākot ar tādu īstermiņa kredītu, beidzot ar kredītlīniju, 2 gadu produktu. Atkarīgs ir no tirgus, no pieprasījuma. Jā, tad tas konteksts, kāpēc mēs investoru klubā runājām un prezentējām, bija stāsts par mums priekš investoriem. Un šeit atkal mūsu pieredze ir tāda, ka šobrīd mūsu 2 galvenie finansējuma avoti, ja tas, kā mēs piesaistam finansējumu, ir tā saucamā pūļu finansēšanas platforma, kas vienmēr ir arī bijis no pirmsākumiem, gājis ir dažādi. Šobrīd, tas īpatsvars, kas mums ir pūļu finansēšanas platformā, mēs viņu esam samazinājuši uz tā rēķina, ka mēs arī piesaistam tiešo privāto mērķu aizdevumu veidā no investoriem, kuriem ir līgums ar mums patiešām. Tur jau ir savācies kāds bariņš, ja tā var teikt, kādi 50 plus investori, ļoti dažādi, sākot ar 50 000 atnākuši ir investējuši lielākais, laikam, kaut kur ar 5 miljoniem. Tie ir tie 2 galvenie finansējumi piesaistes avoti priekš mums, un, protams, kad mēs domājam tāpat kā daudzi mūsu jomas uzņēmumi, domājam arī par obligācijām. Un ne tikai domājam, bet esam noskaidrojuši arī mājas darbu, kas jāizpilda, saprotam Jūs arī. Esat ceļā uz to, jā? Tātad. Mēs esam ceļā uz to, un tas drīzāk ir jautājums nevis vai mēs to darīsim, bet kad, jo tas ir jautājums par naudas cenu, teiksim tā, un tad droši vien tā brīža izvēle, ja tas, kad mēs to darīsim, ir atkarīgs faktiski no tā. Jā. Es droši vien gribu no lielās bildes, un tad fokusēsimies uz mazo, vispirms par industriju. Un tā, šis ir kapitāli ļoti ietilpīgs bizness. Kapitāli ietilpīgs bizness. Un skaidrs, ka droši vien it īpaši augot, ejot ārpusē, atverot jaunu valsti, tas nozīmē tikai reizināt vēl ar kaut kādu skaitli to visu. Vai obligācijas ir atbild uz jautājumu, vai tomēr jūs jau skatāties kaut kur parītdienā, jau meklējat, kur vēl tas kapitāls ir? Vai obligācijas ir atbildi? Obligācijas noteikti ir viens no avotiem, jo mums arī ir svarīgi diversificēt no mūsu puses tos avotus, kā mēs piesaistam, jo kaut kur tā ir īsāka termiņa nauda, kaut kur tā ir vidēja termiņa nauda. Obligācijas ir viens no veidiem, kas noteikti ir populārs mūsu jomai. Vai tā ir galīgā atbilde? Droši vien, ka nē, jo mēs arī paralēli, protams, skatāmies uz lieliem institucionāliem investoriem un sadarbību ar viņiem. Un jā, ir taisnība, mūsu produkts ir nauda, un jo vairāk mēs augam, jo vairāk nauda ir vajadzīga, tā kā tiešā veidā. Tā kā obligācijas, es teiktu, ir viens no. Mums gan,
bankas mums kredīti dod reti, lai tur vai kā. Attiecīgi tas laikam nav tas pieejamākais, tāpēc obligācijas bieži vien ir izeja, un tas ir droši vien arī tas iemesls galvenais, kāpēc tik daudz šīs jomas uzņēmumus mēs visi redzam starp obligāciju emitentiem. Lūk, tā kā, vai tas ir vienīgais plāns, noteikti nē. Bet, Ko dara līdzīgi finteki jūsu nozarē? Kā viņiem ir tas, teiksim, lielākie tirgu spēlētāji, kas Eiropā ir vai Amerikā? Es teiktu, ka ļoti līdzīgi ir. Ir tā, ka tie vienmēr ir vairāki un dažādi investīciju piesaistes avoti. Protams, pūļu finansēšanas platformas ir ļoti populāras un tās tiek izmantotas plaši. Arī privātie aizdevumi, es domāju, ka jebkurš no mūsu jomas uzņēmumiem tur droši vien būs atkarīgs no tās ieejas barjeras, bet tāpat sadarbojās ar investoriem patiešo. Obligācijas, protams, ir noteikti IPO kādi gadījumi, es tagad gan nevaru iedomāties, bet tā kā institucionālie investori noteikti viens no tie varētu būt fondi vai kādi kā tam līdzīgi uzņēmumi. Tā kā es domāju, ka mēs neko savādāk nedaram šajā jomā. Viss ir gana tipiski. Tas droši vien noteikti tā ir, jo man vienkārši vienmēr ir interesējis tā industrija no tāda viedokļa, ka tur ir kaut kāda stikla griesti. Tu kaut kur izsities, un tad ir, tur ir jābūt tam momentumam vai kaut kam, kas atkal iedod to nākamo elpu. Jo skaidrs, ka rodās jauni uzņēmumi, jaunas tehnoloģijas, tur ienāk mākslīgā intelekta vēl visādi rīki, un vēl tas nozīmē, ka tev visu laiku ir jābūt tādam, kā saka, tādu ļoti, ļoti svaigu piedāvājumu kaut kur tur. Tai investoru tirgu pilnīgi noteikti, es domāju, arī. Pilnīgi noteikti, un arī no mūsu puses, protams, mēs esam arī fintech uzņēmums un tehnoloģijas ir tā mūsu stiprā puse, un tas, kas faktiski dod mums to iespēju skatīties tādās geogrāfijās tālās, jo mums nav mūsu produkts ir tiešsaites produkts, jeb online internetā pieejams produkts, tā kā tehnoloģijas ir būtiska sastāvdaļa, un mums ir būtiski sekot līdz tendencēm, turēties līdzi, atpalikt mēs noteikti nevaram. Un ja mēs runājam par tādu izaugsmi mūsu jomā, tas noteikti ir geogrāfijas. Tās noteikti ir geogrāfijas, jo, protams, ir kaut kādi griesti konkrētā tirgū, kurus tu sasniedz, zināmā mērā paņem to savu tirgus daļu, kuru tu paņem, un tad kaut kādā brīdī kļūst izdevīgāk iespējams ieguldīt kādā jaunā tirgu, nevis cīnīties, maksājot ļoti dārgi par to klientu no mārketinga viedokļa tajā tirgu, kurā tu esi. Tā kā ir tādi, zināmā mērā stikla griesti, tā arī var teikt, jā. Tāpēc geogrāfijas noteikti ir atbilde. Vēl viens virziens, ko mēs skatāmies, mūsu gadījumā mēs esam ļoti labi, mums ir ļoti labi zināmi tie tirgi Eiropā, kur mēs esam, kas ir Polija, Spānija, Rumānija, un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs skatāmies arī uz produktu diversifikāciju un skatāmies uz tām jomām, kur mēs varētu piedāvāt finansējumu ārpus tās patēriņa finansēšanas. Gan B2B produktus skatāmies, gan visus iespējamos nišas produktus. Mūsu gadījumā vienmēr gan ir tā naudas cena, kas nosaka, vai mēs esam spējīgi piedāvāt pietiekami izdevīgu kredītu vai finansēšanas produktu konkrētai jomai vai kredīttipam. Tā kā viens ir droši vien geogrāfijas, tas ir tas virziens, un otrs ir, mēs tagad esam sākuši skatīties arī produktu virzienā, lai piedāvātu tos tirgus, tajos tirgos, kurus mēs ļoti labi zinām, saprotam, kuros mums iet ļoti labi, iespējams vēl kāds finansēšanās produktus. Ivet iespējams lauzīs mītu tūlīt, bet es gribētu zināt, vai kā tas ir. Daudz tiek runāts par to, ka patēriņa aizdevēji šāda fintech, viņi parasti ir valstīs, kur banku vai konkurence nav pietiekami laba vai kaut kas tam līdzīgs, kur jūs redzat šo te iespēju pēc klientiem viņu, teiksim, kredīta apetītes. Tā ir?
Tā noteikti ir zināmā mērā. Droši vien es teiktu tā, ka tā klientu daļa, ar kuru mēs strādājam, ir tā, ar kuru bankas strādā retāk. Jā. Tie, protams, ir augstāka riska klienti. Tas, protams, tā ir. Bieži vien, pieņemsim, ir kaut kādas valsts, ļoti spilgts piemērs varētu būt Spānija, kur, ja tu esi jaunietis, kas ir tikko pabeidzis universitāti un tev nav kredīta vēstures, tu nevarēsi aiziet paņemt bankā hipotekāro kredītu. Bet tu varēsi atnākt pie mums, radīt to kredītu vēsturi, un tas netiks uzskatīts kā kaut kāds, mīnus tev, bet tieši otrādi tu vari parādīt to savu maksāšanas kultūru. Tā kā mēs noteikti strādājam ar citu auditoriju, tas ir skaidrs, bet tas ir arī mazliet, ja mēs skatāmies bankas produktus, tie parasti ir ilgtermiņa tomēr vairāk tēmēti. Šeit mēs finansējam vairāk tādas īstermiņa vajadzības. Braucu pa ielu, saplīsa mašīna, līdz algā ir 2 nedēļas. Tad pēc 15 minūtēm tev tur nauda kontā. Tas ir tas, un mums arī tas vidējais aizdevuma termiņš nav garš, un arī tā vidējā aizdevuma summa, Eiropā tie 350 eiro, 300 līdz 350. Tā kā tās ir tādas drīzāk īstermiņa vajadzības, kuras mums visiem ikdienā var rasties, un tāds pietiekami vienkārši veids, ko mēs dodam, kā šo finansējumu saņemt. Tā kā atbildi ir jā, mēs noteikti strādājam ar citu segmentu bieži vien. Latvijā mēs zinām, jūs produktus nevar reklamēt, kā tas ir citur pasaulē. Ne jau visur, laikam, ir tik stingri ierobežojumi. No tām valstīm, kur mēs šobrīd darbojamies, nevienā nav tik stingri ierobežojumi. Protams, kad ir ierobežojumi, ko mēs drīkstam, kā mēs drīkstam reklamēties, bet tik stingri, kā Latvijā šobrīd nav nekur no tiem tirgiem, kur mēs darbojamies. Bet es teiktu, ka tas laikam ir drīzāk laika jautājums, jo ir tā direktīva Eiropā, kas nākamgad stājās spēkā Consumer Credit Directive, neatceros precīzi nosaukumu, bet tās ietvarā ir arī liela sadaļa par to mārketinga daļu, kā tu vari reklamēt, un kaut kāda zinām ierobežojumi varētu parādīties arī tirgos, kuros mēs esam. Jā. Tagad aktuāli jautājumi, protams, ir ap kripto. Vai jūs plānojat arī virzīties šajā virzienā, vai ir kādi plāni? Nē, šis laikam nav mūsu virziens. Mēs gan skatāmies uz tehnoloģijām, kas tur tiek izmantotas, un tas gan varbūt tās ir kaut kas, kas varētu kaut kādā mērā parādīties, vai kaut kas, ko mēs varētu izmantot, bet kriptovalūtas, nē, tas nav mūsu virziens. Lai gan ir diezgan daudz patēriņa kreditētāju, kas izsniedz aizdevumu ķīlā pret kriptovalūtām. Jā. Tā, ka tev nav jāpārdod, tu vari ieķīlāt zināmā mērā un saņemt to naudu, kas tev ir vajadzīga tagad. Bet mums tas virziens nav tas, uz ko mēs skatāmies. Bet tas, kas izskanēja investoru konferencē, man arī likās ļoti interesanti. No tevis bija par nākotnes plāniem, pieminēja vārdu banka. Tas nozīmē, ka jums ir ambīcija, un tu droši vien saskati to, ka, ja jūs būtu banka, jums būtu kaut kā lielākas iespējas, ja tur tomēr ir jāsavāc tas fundaments, tā platforma, un tad ir vērts par to banku sapņot. Redzi, par to banku es sapņoju mazliet citā kontekstā. Tas vairāk ir tajā kontekstā, kad gribētos, pieņemsim tas pats tirgus pietiekami eksotiskais Peru. Ja mēs paskatāmies par kādi finanšu pakalpojumi tur cilvēkiem ir pieejami, bieži vien kaut kādas mums ierastas lietas, tur vienkārši nav vai neeksistē, vai nav pietiekami lētas, lai lielāka cilvēku daļa varētu izmantot. Esam pētījuši arī vairākas Āfrikas valstis. Tā kā to bankas plānu es drīzāk redzu kā tādu citu sarežģītības līmeni, pirmkārt, protams, jo bankas licence neatkarīgi no valsts nes līdzi ārkārtīgi daudz regulācijas formalitātes, ne tikai formalitātes, bet arī faktiski prasības, kuras ir jāpilda. Lūk, tā kā tādā mērā noteikti, bet es to redzu drīzāk kā tādu pievienoto vērtību, ko mēs varētu radīt, jo mēs saprotam finanšu nozari un finanšu pakalpojumus un esam padarbojušies. Mums ir ļoti spēcīga tā tehnoloģiskā puse. Tad gribās šo realizēt plašākā mērogā gan teiksim,
teritoriāli, populācijas ziņā, gan arī kaut kur atrisināt kādu problēmu vai radīt pakalpojumu, kas nav pieejams. Nu, teiksim tā, tad lielāku pievienoto vērtību dot kādā tirgu, kur tas varbūt tās ierastās mums lietas nav tik pieejamas. Mhm. Jā, es skatos. Tā kā tas noteikti būs, noteikti būs kāds eksotisks tirgus. Tas nebūs Eiropas stāsts. Labi. Es gribu vienkārši tavu viedokli par Revolutu, jo es tagad tieši šodien lasīju par to viņu valuāciju un par to, kā viņi ir arī caur visādiem sarežģījumiem gājuši un ko darījuši un tā tālāk. Un kaut kādā ziņā liekas, tas varētu būt droši vien tāds ceļš, kas varētu būt diezgan vilinošs tādiem jaunākiem, varbūt teiksim tā, spēlētājiem, ko iet vai ne? Noteikti vilinošs. Vispār viņi ir maleči, man liekas, viņi tā ļoti agresīvi, ļoti plaši skatās uz savu produktu, un tas tur to drosmi vien jau ir pasmelties, man liekas, ir forši. Un noteikti novēlu visiem tik daudz drosmes. Jā, sarežģījumi ar licenzēm. Tas arī laikam ir bijis viņu ceļā. Kopsumā par valuāciju, man ir grūti spriest, cik viņa ir pamatota. Droši vien, kad, ja mēs tā paskatāmies, jebkurš uzņēmums māks, jo labāk tu sevi māki nopičot, jo droši vien tam ir nozīme. Cik viņa ir objektīva, man ir grūti spriest, es neesmu tik detalizēti viņiem sekojusi, bet tas viņu stāsts, protams, ir fantastisks. Tas mērogs, kādā viņi skatās, kā viņi attīstās, kādā ātrumā. Protams. Man patīk tā filozofija, ka tu domā jau par miljardiem, nevis par miljoniem. Tas ir tas ambīcija, pat ne ambīcija līmenis, bet vienkārši tas ikdienas domāšanas līmenis, uz ko tu vienkārši pats sevi mudini un ved. Un, man liekas, tas ir tāds, tur var tiešām pasmelties. Es skatos, tev aiz muguras ir ierāmēts sporta krekls, un es pamanīju arī paziņojumu no jums, ka jūs atbalstat, es sapratu pareizi, Polijā, jā? Rumānijā sporta komandu, tas ir, varbūt var mazliet pastāstīt. Jā, tas, tur laikam nevar redzēt, tur vēl ir otrs rāmīts. Tas, ko mēs esam šobrīd darījuši, tad mēs esam atbalstījuši sportistus. Pirmais mūsu projekts bija kalnu slēpotāji, un joprojām ir. Mums ir 3 gadu jau sadarbība ar Lienu Bondari. Super. Kalnu slēpotāju, turam īkšķus vienmēr un katru reizi, kad viņi kaut kur piedalās. Un tad tas otrs virziens šogad mēs noslēdzām sadarbības līgumu un atbalstam vienu no futbola klubiem Rumānijā. Jā, biju arī aizbraukusi ļoti, ļoti interesanti. Pirmo reizi biju uz futbola laukumu, stāvēju laukumu vidū. Tā kā, jā, tas noteikti ir kaut kas, ko mēs arī paralēli gribam darīt. Sports ir viens virziens. Noteikti tuvākā laikā parādīsies vēl viens sporta virziens, ko mēs atbalstam, noteikti izziņosim. Tad droši vien turpmāk skatīsimies arī uz jauniešu izglītību un atbalstu jauniešiem. Es jau pagājušajā sezonā dabūju skaidroties par tēmu, Kristap, kāpēc tu reklamē tos patēriņu kredītdevējus un sauc viņus par fintekiem? Te mums būtu daudz dažādu mītu, savstarpēji dzenājami, un es ļoti ceru, ka pavisam drīz mēs uzsāksim sadarbību ar kādu jaunu partneri, ar kuru palīdzību tad cerams mums izdosies pārliecināt gan skatītājus, gan klausītājus, ka Latvijā starp fintech uzņēmumiem ir izcili piemēri patēriņu un ne tikai kreditēšanā ar milzīgu eksporta procentu un arī potenciālu. Līdzīgi kā Vandu, par kuru jūs vēl dzirdēsiet raidījuma noslēgumā daļā, kad mēs izspēlēsim nelielu dāvanu mūsu YouTube platformas lietotājiem. Bet atgriežoties pie tepat visa pamatā, mums ir finanšu pratība. Nav jāvaino produkts, kas beigās tev var izrādīties kā sloks, vai tas ir pārāk dārgs. Runa ir par tavu spēju izvērtēt plusus un mīnusus un pieņemt pareizos finanšu lēmumus. Tāpēc pie darba ir ķērusies Svetbank, kas ir uzsākusi jaunu iniciatīvu investīciju skolu.lv. Tieši tā kā ir rakstīts te zemāk. Lūk arī neliela saruna par šo virtuālo mācību klasi.
Tad Swedbank ir izveidojusi investīciju skolu, tā ir tā kā mācību platforma, kur tiek stāstīts par to, kā sākt investēt, kas vispār ir investēšana, kur var apgūt dažādas lietas par finanšu instrumentiem, par investēšanas psiholoģiju un pat aiziet līdz tādam modulim, kā uzņēmuma vērtēšana. Tad kaut kādi pirmie soļi, kā vispār atlasīt akcijas. Ja iziet cilvēks cauri tai investīciju skolai, tur ir 10 moduļi, tad beigās var saņemt arī certifikātu un palielam tu esi gatavs veikt to savus pirmos vai otros soļus investēšanā. Tā kā jūtusies noteikti daudz drošāk darīt to. Swedbank, kāpēc jūs to darāt? Tas tā motivācija, kas aiz tā ir? Jā, protams, vislielākā motivācija ir pirmkārt palielināt finanšu prātību Latvijā un veicināt to finanšu prātību un ilgtermiņā veicināt arī iedzīvotāju turīgumu, jo mēs jau šobrīd zinām, ka joprojām Latvijā ir diezgan zems investoru skaits. Ja mēs skatāmies tīri uz Latviju, pat uz Swedbank statistiku, tad Latvijā Swedbankā ap 6% klientu investē. Tas ir mazāk nekā Lietuva un Igaunijā. Un mēs redzam, ka arī jauniešu vidū tas procents sāk augt un cilvēki arvien vairāk interesējas, bet mums ir ļoti tāls ceļš ejams. Ja? Un mēs saprotam, ka laikam pirmais solis ir iedrošināt cilvēkus un iedot viņiem to izglītību, tas zināšanas par to, kā vispār to darīt, jo, protams, nezināšana ir viens tāds arguments, kas satur cilvēkus. Un, jā, noteikti, es tam pilnīgi piekrītu. Jā. Varbūt, ja skatoties uz to platformu, kas ir tā auditorija, ko tu gribētu, uz ko tu gribētu atstāt to ietekmi, lai viņa nāk un, kā saka, kas var veidot to? Jā, protams, ka es gribētu teikt, ka tas ir jebkuram, bet es domāju, ka mēs ļoti daudz fokusējamies un turpināsim fokusēties uz jauniešu segmentu, jā, lai izglītot jauniešus, lai aicināt jauniešus pašā sava dzīves, tādas pieaugušas dzīves sākumā sākt investēt, izmantot to saliktus procentus un tā kā vienkārši veicināt to savu turīgumu nākotnē. Tāpēc jaunieši noteikti ir tas segments. Jā. Paši jaunieši tā kā nāktu pieteiktos kaut kā veidot formātos, vai tas notiktu skolās arī, piemēram? Skolas arī ir tas formats, caur kuru mēs mēģinām informēt un izglītot, jā, bet mēs ļoti daudz darbojamies arī ar jauniešiem. Un tas nozīmē, ka mēs jauniešus informējam gan caur viņu internetbankām, gan caur mēdījiem, gan mēs aicinām. Patiešām, jā, un mēs aicinām jauniešus arī uz dažādām tikšanām, kur mūsu eksperti stāsta daudz vairāk par investīcijām. Bet arī darbojamies ar skolotāju segmentu un palīdzam arī veicināt skolotāju izglītību un aicinām arī uz tikšanām, un to arī turpināsim stāstīt tur. Vēl viena lieta var būt, zem šīs pašas investīciju skolas ir izveidots investīciju simulators. Un arī atsevišķa mājaslāpa investīciju-portfelis.lv, kur var sākt investēt ar virtuālu naudu. Tad var reāli izmēģināt, kā pirkt akcijas, kā pirkt fondus, un to darīt nevis ar savu naudu, bet izmēģināt to ar virtuālu naudu. Jā. Risks tāds, ka paskatoties uz savu vēsturi, redzēs, ka daudz ko nopelnīja, būs žēl, ka ne ar savu naudu sācis to darīt. Bet man liekas fantastiski forši, ka var izmēģināt, ja ir bail sākt ar reālu naudu to darīt. Labi. Mūsu skatās jauniešu vecāki, tad viņi noteikti pārunās šo ar saviem jauniešiem, kur viņiem doties, kādas tā adrese? Investīciju-skola.lv. Tā ir adrese investīciju skolai, un vecākiem es noteikti ieteiktu darīt to kopā ar bērniem, nevis vienkārši atdot tagad jauniešiem un teikt, kur jauniešiem. Tas ir domāts, tā investīciju skola ir domāta absolūti ik katram, un, kā mēs zinām, labāka audzināšana ir nevis caur vārdiem, bet caur savu personisku piemēru. Tāpēc varētu būt arī tāds labs ģimenes pasākums, kur kopā aiziet paskatīties tas apmācības, un arī investīciju portfelis.lv, kur arī jūs kā ģimene varat veidot savus portfeļus un, pieņemsim, pat sacensties savā starpā, kuram portfelim ies labāk. Man liekas, ka fantastiska nodarbe ģimenēm, jo vairāk, ka tūlīt būs jau jaunais gads un varēs sākt jauno gadu ar jaunu portfeli. Nedēļas nogalas Financial Times es lasīju rakstu, kurā kāds uzņēmums, lai pieteiktos Eiropas Savienības finansējumam zaļo tehnoloģiju attīstībai, ko savukārt finansē no emisiju kvotu sistēmas ieņēmumiem, ir iztērējis 85,000 eiro un 3,000 darba stundu dažādiem konsultantiem šajās administratīvajās izmaksās.
Un tas viss tiek darīts, lai izpildītu ļoti smagās un detalizētās prasības. Un kas ir interesanti, mazāk par 20% no šiem pieteikumiem tiekot vispār apstiprināti. Līdz ar to jūs varat iztēloties to uzņēmēju frustrāciju, kāda ir. Es jau smējos, daudz labākas iespējas man droši vien būtu uzgriezt tos 85,000 ruletē, liekot uz sarkanā. Un vai tikai šis nav mūsu komisāra Valda Dombrovska lauciņš, proti atvieglot nosacījumus un prasību šķēršļus, kas kavē Eiropas konkurētspējas un tās izaugsmē. Rakstā tiek minēts piemērs, ka uzņēmumi, kas pat arī ir saņēmuši šo finansējumu, tā īsti izdzīvot nevar. 90 miljonu eiro grants, kas bija paredzēts zemā oglekļa grafīta ražošanai akumulatoriem, izgāzās, jo lūk, Ķīnas dominants šajā laukā nospieda Eiropas uzņēmēju visos punktos. Kā jums šķiet, ko šis uzņēmums izdarīja? Tas tā vienkārši neaizslēdz durvis, bet gan pārcēlās uz Kanādu, kur noslēdz piegādes līgumu ar General Motors un turpināja savu darbu tur. Un nu jau tas ir Kanādas, nevis Eiropas uzņēmums. ASV arvien skaidrāk redz Eiropas spoguļattēlu, politisku paralīzi, pieaugušu parādu un bīstamu plaisu starp to, ko prasa vēlētāji, to, ko prasa finanšu tirgi un to, ko prasa ekonomikas realitāte. Lielbritānija savā jaunākajā budžetā ir atteikusies no izaugsmes veicinošiem nodokļu risinājumiem par labu politiski drošākiem, bet ekonomiski vājākiem soļiem. Savukārt Francija ir vēl dziļākā strupceļā. Milzīgs parāds, liels deficīts. Sabiedrība, kas noraida gan jaunus nodokļus, gan izdevumu samazināšanu. Līdzīgas plaisas parādās arī Amerikas Savienotajās valstīs. Aprīļa straujais valsts kases obligāciju ienesīgumu kāpums atklāja, cik trausla ir uzticēšanās, un tas notiek laikā, kad ASV parāds tuvojas 100% no iekšzemes koprodukta, bet deficīts ir viens no lielākajiem attīstītajās valstīs. Šobrīd ASV pasargā, protams, dolāra status kā globālai rezerves valūtai, taču šī aizsardzība kļūst plānāka jo daļa valstu diversificē rezerves. Ķīna virza tirdzniecību uz juāņu, bet agresīvā tarifu politika atsvešina sabiedrotos. 4 riski rada spiedienu uz dolāru, milzīgs ASV parādu piedāvājums, Ķīnas alternatīvo sistēmu attīstību, uzticības zudums dolāru, drošībai un politiskā spriedze ar partneriem. Neviens no šiem faktoriem nav izraisījis kritumu, taču kopā tie palielina ienesīgumu un risku, ka tirgus vienā brīdī pārmetīsies. ASV problēma vēl var atrisināt. Tā ir zemākais nodokļu sloks starp G7 valstīm un relatīvi vieglāk palielinām ieņēmumu. Taču politika paliek galvenais šķērslis. Kā savulaik teica Žans Klods Junkers, mēs visi zinām, kas jādara, bet nezinām, kā pēc tam tiksim pārvēlēti. Uzmanību! Mēs izsludinām jauno 2026. gada prognožu spēli. Turpmāk zem katras no Mediānas epizodēm, kas būs publicēts decembra mēnesī, jūs varat publiski paust savu prognozi, kas piepildīsies 2026. gadā. Cerams. Te mums būs daži nosacījumi. Tā būs jābūt saistībā ar ekonomiku, biznesu vai finansēm, vai makro vai mikro līmenī. Tai būtu jābūt skaidri nomērāmai un piefiksējamai 26. gada 31. decembra vakarā. Tā var būt gan par Latviju, gan par Baltiju, Eiropu vai visas pasaules notikumiem. Un 4. Tai jābūt pietiekami drosmīgai un varētu pat teikt gandrīz vai neticamai. Kritērijas izvēlē būšu es un mans personīgais viedoklis par to, kas ir drosmīga prognoze un kas nav. No visām prognozēm es izvēlēšos tikai 10, kuras kvalificēsies tālāk raidījuma Mediāna konkursā. Ja piepildīsies vairāk nekā viena prognoze, tad mēs rīkosim publiski izlozi, kurā uzvarētājs dosies uz 27. gada Nordic Business Forum Helsinkos ar pilnībā apmaksātu ceļu, biļeti un uzturēšanos tur. Savukārt visi pārējie uzvarētāji vai arī zaudētāji, kuri būs kvalificējušies raidījuma spēlē, saņems Fuck Up Nights Rīga 4 pasākumu abonementu 2027. gadam. Lūk, cik tālu un strateģiski mēs jau domājam. Un te nu mēs atskatāmies uz jau aizvadīto gadu prognožu spēlē. It kā mēnesis vēl ir palicis un spēli noslēgsim janvāra 1. raidījumā oficiāli.
taču daudz kas jau būs šodien, es domāju, pietiekami skaidrs. Ķeramies klāt. Tātad Mikus Vilsons ir prognozējis pērn, ka šogad valsts izpirks LMT un TET no Telija. Redz, Miku, ja tava prognoze būtu, ka valsts lems par LMT un TET izpirkšanu, tad tu droši vien būtu kvalificējusi uz balvu, taču tā kā lietoja vārdu izpirks, tas nozīmē noslēgtu darījumu, tad man visticamāk tev būs jābēdina un jāsaka, ka šoreiz nekā, mēģina ar nākamo prognozi. Evija savu prognozi iesniedza pēdējā, taču šķiet, ka ir vistuvāk tās piedzīvošanai, proti viņa teica, ka 25. gadā ASV centrālā banka procentu likmi samazinās par vismaz 1,5% punktu. Ļoti tuvu. Jāsaka tā, ja centrāla bankas vadībā būtu šobrīd kāds Trumpam ļoti lojāls cilvēks, tad mēs varbūt varētu atkorķēt jau šampanieti, jo iespējams jau kaut kādā jūlijā vai septembrī tas 1% punkts būtu sasniegts. Savukārt Jeroms Pauwels, viņš ir tik piesardzīgs, ka decembrī mēs labi, ja vēl varēsim sagaidīt 25 bāzes punktu samazinājumu, kas gada griezumā būs 75 bāzes punkti. Un pavisam nedaudz tas būs šķīrs tevi no uzvaras. Nekas, varbūt brīnumi notiek, bet cerības uz to, protams, ir ļoti niecīgas. Digis B cerēja, ka šogad Latvijā būs vismaz 2 IPO biržā. Digi arī es cerēju, bet no abiem mums kaut kā nesagāja. Agris norāda, ka Bitcoin vērtība šogad pārsniegšot $200,000 atzīmi. Šis ir ambīciju līmenis, kādu es tiešām vērtēju augsti. Taču arī šim nebūs lēmts piepildīties, un labi vēl, ja līdz gada beigām tas bitkoins pārlieksies pāri $100,000 robežai. Hashtreks domāja, ka MicroStrategy akciju cena sasniegs $1,000. Tas, ko MicroStrategy varēja izdarīt šī gada laikā, ir nomest no savu vārdu micro un kļūt tikai par strateģiju. Un šogad tā uzņēmuma vērtība ir samazinājusies par vairāk nekā 40%, kas automātiski nozīmē, prognoze ar lielu iespēju nepiepildīsies. Ejam tālāk. Renault Reinis uzskatīja, ka šogad valdības koalīcija izjuks un Nacionāla apvienība būs tā, kas veidos nākamo valdību. Šeit neko vairāk es nekomentēšu, bet arī izskatās, ka nebūs. Dainis Polis uzskatīja, ka vismaz vienu mēnesi naftas cena šogad būs nokritusies zem $40 par barelu. Dainim jau oficiāli varam paspiest roku un pateikties par spēli, kā arī aicināt izteikt jaunu prognozi nākamajam gadam. Un visbeidzot, Leita Arvī prognozēja Nvidia akcijas cenu lejupslīdi par 40%. Arī teikšu, ļoti drosmīgs lēmums. Brīnumi vēl var notikt, bet izskatās, ka šis nebūs tas gadījums. Nvidia akcijas cena kopš gada sākuma ir kāpusi par aptuveni 30%. Sagaidīsim vēl pavisam oficiālos rezultātus 26. gada pirmajā mediānā, bet pagaidām es saku paldies visiem, kuri piedalījās un aicinu izmantot izdevību un iesniegt savu prognozi nākamajam gadam. Mēs solījām balvu no Vandu, un te tā ir ielūgums vienai personai uz lielāko investoru pasākumu Latvijā, investoru festivālu nākamajā gadā, 6. jūnijā tepat Rīgā. Viens ielūgums vienai personai. Viss, kas jums ir jāizdara, jums komentārā zem šī video, ko jūs jāuzraksta, ko jūs domājat par manu trako ideju Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kur es jums tūlīt pat izstāstīšu. Nav obligāti jāpiekrīt, var man droši arī papildināt vai ideju kritizēt. Galvenais nelamājamies, daram visu pieklājības un savstarpējās cieņas robežās. Es izvēlēšos to komentāru, kurš man būs gājis pie sirds vislabāk, un tam es arī šo ielūgumu dāvināšu. Viens neliels nosacījums, es ņemšu vērā tikai tos komentārus, kuri būs reģistrēti zem YouTube video, proti zem šī video, līdz piekdienai, 5. decembrim, 23:59. Tātad jums ir laiks līdz piekdienas vakaram. Pārspējam un pārsteidzam visus, un nākamos 25 gadus katru gadu konsekventi ieguldām 3% no iekšzemes koprodukta tikai zinātnē un praktiskajos pētījumos, kas pat labam ir, kā jau es minēju, 0,8%. Un arī izglītībā, kur pat labam ieguldījums no valsts aiziet 5,6%, ieliekam tur visus 7%. Un sasniedzam Ziemeļvalstu rādītājus, kas ir arī viena no augstākajiem pasaulē. Tie tad arī kopā būtu tie 10% no IKP, jeb 4,5 miljardus nākamos 25 gadus pēc kārtas mēs ieguldam izglītībā un zinātnē.
Nu, lūk, ko tas nozīmē? Tas nozīmētu pārkārtot pilnīgi visu sistēmu. Tas nozīmētu, ka mēs veidotu radikālu vidējās izglītības sistēmas pārveidi. Lielākā daļa jauniešu apgūtu arodu ciešā sasaistē ar uzņēmumiem, kur notiek šis mācīšanās process reālos darbos, nevis tikai teorijām. Savukārt tradicionālās vidusskolas vietā Latvijā būtu 7, ģimnāzijas ar vismaz 2000 skolēnu vietām katrā, kas gatavotu nākamos akadēmiķus, juristus, žurnālistus, ekonomistus un politikas veidotājus. Šajos 7 ģimnāzijās, kad būtu visā valstī izkliedēti, strādātu tādi kā skolotāju superzvaigznes ar vismaz 5000 eiro algu, kuri būtu sabiedrības intelektuālie līderi un šīs profesijas prestīžu celmlauži. Tas savukārt celtu latiņu visai izglītības sistēmai. Plusi, protams, šeit ir acīm redzama, tā ir profesionālās izglītības modernizācija ar ciešāku sasaistītu saiti ar darba tirgu. Talantīgākie jaunieši tiktu izcili sagatavoti valsts un privātā sektora vadībai un sabiedrībā veidotos spēcīgs vērtībās balstīts vidusslānis. Es domāju, pēc kādiem 7-8 gadiem šāda reformas rezultātā veidotos arī cilvēki ar labākām komunikācijas prasmēm, lielāku atbildības sajūtu un arī tādu plašāku pasaules redzējumu. Šis ir tikai tāds viens skatījums Latvijas vīzijai 2050. Kādu ceļu izvēlotos jūs? Te es aicinu iesaistīties un izteikt savus viedokļus, jo valsts nākotne nav valdības dokuments, tā ir kopīga sabiedrības izvēle. Tas arī šonadēļ viss. Paldies mūsu 8 atbalstītājiem. Jūsu finanšu ārtava mums ir devusi iespēju aicināt viesus, braukt pašiem uz dažādām konferencēm un pabūt vietās, kur noteikti citkārt nokļūt mēs nevarētu. Paldies visiem, kuri raksta komentārus un padod tālāk šīs epizodes sociālajos tīklos. Es to ļoti novērtēju. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas, lai jums sekmīgi iesācies gada pēdējais mēnesis. Atā!